Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji! Mēs šo raidījumu rādām ar jums, lai tas nenotika. Kā jau katru vakaru, mēs skatāmies jaunākās aktualitātes kriminālajā scēnā. Kāds žurnālists sabiedrībā labi zināms ir nosaucis kādu amatpersonu par malku. Kas pie tā vainīgs? Vai vecais labais aliņš, vai mātes nepietiekamais glāsts? Skatīsimies raidījumu video arhīvā. Egīla Zariņa svētdienas mikslis. Labvakar, dārgie televīzijas skatītāji. Labvakar, namatēvi. Vakars labs, kāds tas devējs ir tāds jautājums. Redziet, kā. Šodien viesojamies pie plaši pazīstamas amatpersonas, jā. Tik stīvi nevajag. Es jau cilvēks esmu kājas rokas, kur man tās amats ir, kur tā persona viss kā normāli cilvēkiem, tā jau nevajag. Jā, nevajag. Aivaru Lembergu iespējams pazīstat jūs visi. Un šodien viesojamies pie Aivara Livonijas ordeņa pielikuma. Lielā kūte, arī sauc, pa lielo kūti mani var saukt. Pie lielās kūtes Livonijas ordeņa pielikuma. Kā politiķi un kā uzņēmēji mēs Aivaru ļoti labi pazīstam, bet kā kulināru, tātad, tas pirmo reizi, vai ne, Aivar? Es sev pats par to kulināru nesauktu, jo tā, kad es pirms apprecējos ar sievu, es tikai vienu olu varēju uzcept. Vienu olu? Jā, ar lokiem varbūt, bet es kulināru vispār tā nevarētu teikt, bet man te pavārs no restorāna Livonija pamācīja, tā es kaut ko iemācījos. Jā, un tātad, ar ko tad pārsteigsiet mums šodien, Aivar? Es gatavosim ar tevi, Egīls, tādu interesantu recepti. Man mīļa recepti saucās Aivara kauliņi. Aivara kauliņi. Jā, tas ir tā kā puzle, bet arī kā ēdiens vienlaicīgi. Arī kā mīkla. Jā, interaktīvs ēdiens. Tur būs, var sakot, rostbifs ir sagatavots jau, bet tur būs tādi kauliņi, tādas mazas kripatiņas, un kurš atradīs vairāk, ēdot, tas uzvarēs. Iekšā gaļā. Jā. Var sakot, tas, kā mēs to visu gatavosim. Tagad gatavs ir. Varam likt priekšā. Atteicam man lāku. Kur ir cimdiņš? Cimdiņš mājiņā. Receptūra ir vieglīgi. Tā, es nedadzinu man rokas. Pagaidi, kamēr es izņem ādu. Tu jau manas rokas neēdīsi, Egīls. Tā, taisīts, ja? Pa to laiku varam vēl vīnu. Varam ņemt ārā. Tas ir gatavs. Cimdiņu padod. Cimdiņu Egīls, citādies ar atkal tāmas rokas noplaucēšu. Vienreiz vēl bunkerā noplaucēju, nevarāk negribu. Izskatās jau grēzni. Palīdzi man to pannu, ka nenokrīt uz zemes. Smuki. Jā, jāatzīst, caur visu pieticību, ļoti skaisti. Paldies.
Nu, sēdi. Jā, nu tāds ražengaļas gabals jāteic. Es reizēm arī skaitu tādu tā kā lūkšanu sēdienu reizi. Dod man vēl, tā kā, nu tāda. Tā, nu, griezi. Es cepu, tu griezi arī. Apmēram šī tās, ja? Nu, droši, tur jau būs tie kauliņi jāskaita pēc tam. Tā. Viens operatoram. Nu, bet operatoram pēc tam, lai nofilmē, ko tad viņš jūs iekalosies visu laiku atcēm. Nu, tad uz tām iepazīšanos ar tavu kulinārijas interesi, ja? Nu, priekā, kā saka, ja? Tāds aperaties. Nu, tagad meklēsim, kur tad tie Aivara kauliņi ir. Nu, interesanti. Man viens ir. Viens kauliņš jau. Man viens ir. Nu, man vēl redz nav trāpījies. Nu, varbūt otrajā reizē, nu, aiksies nedaudz alā. Viens jau uzreiz jau ir. Uzreiz jau ir man. Nu, redzi, tu man jau piedzēri, tu man piedzēri negīvs jau. Tā, šitā turpināsi, varbūt uzvarēsi beigās. Negīvs, neaksties, tu piedzēri gīvi. Beidz. Nevar te piedzēri pils. Negīvs. Piedzēri pils. Ko tu pilnīgi tādi tā kā traks, te ir kauliņi. Kauliņs tas ir tev dzīves organisms. Aiztara, Jēzus nogaidījās no tevis. Aigils, gaidi. Jūs, lauk? Ar sevi kauliņiem šitā cilvēka tiešām tie ir tēti. Balts. Tā, jūs esat atlaists no manas televīzijas. Jūs esat atlaists no manas televīzijas. Un operators arī. Viss. Izrunāsies te vēl. Nemāk ēst cilvēki mūsdienās. Būs pamatīgs nepatīšanas. Bet tagad viena laba ziņa, viena slikta. Sāksim ar slikto. Mežciemā, kādā daudzstāvu mājā, sadevusi ģimene. Labā ziņa ir tā, ka daļpunkta atkārtojums jūs varat skatīties trešdienas.